Pēc mēneša Somijas galvaspilsētā gaidāmās galotņu sanāksmes sarīkošana un dalības princips ir veidots pielietojot jaunu metodi, saka Somi. Proti, lai saņemtu ielūgumu uz šo augstu līmeņa saietu, visiem tā potenciālajiem dalībniekiem ir jāiesniedz apliecinājumus par konkrētām saistībām, apņemšanos, kas kalpotu Baltijas jūras atvesļošanai. Šīs apņemšanās tiks paziņotas publiski. Trio, kas pirmo reizi ieviesis šādu samitu, aptverot visu Baltijas jūras reģionu, ir Somijas prezidente, Somijas valdības galva un Baltijas jūras rīcības grupa. Liela vai maza, tieša vai netieša apņemšanās ir vērtīga un apsveicama jūras glābšanai, tā uzskata pasākuma iniciatori. Darījumu aprindas, medijus un visus, kam šī ierosme nav vienaldzīga, par samitu konsultēs Somijas vēstniecības, arī vēstniecība Rīgā. Saistības tiek prasītas no visiem samita dalībniekiem, gan no valdībām, gan uzņēmējiem. Tāds konkrēts veikums, kas varētu uzlabot Baltijas jūras vidi. Tas var būt gan finansiāls ieguldījums, bet var tāds arī nebūt, un tas nenozīmē arī tīru naudas meklēšanu. Labas ir jebkāda veida apņemšanās. Tiek gaidītas saistības no visām Baltijas jūras reģiona valstīm, galvenokārt no darījuma aprindām, bet tās var būt arī starptautiskas organizācijas. Baltijas jūras rīcības samitā par pamatu tiek izmantots Helsingu konvencijas komitejas Helcoma rīcības vadmotīvs. Baltijas jūras problēmas ir zināmas, tādēļ pienācis laiks rīkoties. Ir zināms, ka ūdens apmaiņas process jūrā ir nepietiekams, daudzas tās zonas ir piesārņotas visaugstākajā līmenī, ūdeņiem stipri kaitē komerciālie kuģi, mirst vairāk nekā sestā daļa jūras, milzīgas platības, kurās skābekļa bada dēļ gandrīz vairs nekas nespēj dzīvot. Samita priekšvakarā no Krievijas saņemta ziņa, ka pēc ilgākas dīkstāves atsākts darbs notekūdeņu attīrīšanas sistēmas būvē Kaļiņingradā. Vienlaikus vairākos projektos tiek izstrādāta vienota kuģošanas novērošanas sistēma, aptverot reģiona valstis. Somijā lauksaimniecības piesārņojuma novēršanai 28 lielfarmās veltīts Jērki projekts. Informatīvo atbalstu samita ierosmēm sniegs Latvijas mazā biznesa uzņēmums Isopak. Interesi par piedalīšanos izrādījis Latvenergo. Kā mūs informēja no Helsinkiem, tieši pirms Ziemassvētkiem saņemta vēl viena apņemšanās no Latvijas vides attīstības biedrības. Tas ir projekts, kas attiecas uz Baltijas jūras eitrofikācijas izraisīto seku likvidēšanu, proti aļģu savākšana un to efektīva izmantošana lauksaimniecībā. Saistības ir visdažādākās, gan ilgākam laikam, gan īstermiņa pasākumi. Svarīgi ir tas, ka visi, kas ieradīsies uz samitu, jau būs uzņēmušie šīs saistības un centīsies tās sākt pildīt iespējami agrāk. Saistību princips ir spēkā arī valstu līderiem, kuri uzaicināti uz šo samitu. Arī ielūgtajiem Latvijas vadītājiem jāpaziņo par apņemšanos valsts mērogā, lai būtu galotņu sanāksmes dalībnieku skaitā. Uzaicināti, protams, ir visu 9 Baltijas jūras piekrastes valstu un valdību vadītāji. Apņemšanās ir apliecinājums brīvprātīgai rīcībai, kas sekmētu jūras vides glābšanu. To formulē un iesniedz Baltijas jūras rīcības grupai, lai tā tiktu pausta mājaslapā un saziņas līdzekļos. Galvenais ir tas, ka šīs saistības tiks koordinētas. Tās tiks īstenotas kopā ar Baltijas jūras rīcības grupu. Helsinku samitā tiks izklāstītas un apspriestas visas apņemšanās, izveidojot kopīgu darbības platformu. Kā mums apliecinājusi Baltijas jūras rīcības grupa, aicinājums piedalīties arī Latvijas uzņēmējiem, organizācijām, valsts iestādēm, pilsētu un novadu pašvaldībām vēl šomēnes ir spēkā. Ir jāsaprot, protams, ka nepietiks ar vienu šādu samitu. Lai glābtu Baltijas jūru, ir jāapzinās stāvokļa nopietnība un nepieciešams pastāvīgs darbs.